Mani sauc Juris Ziedrans, es lielākoties nodarbojos ar ēku pētniecību, specializāciju koka ēkas, Lībiešu krastēs tiku nejauši. Bet klausoties tagad viss un skatoties pārējais, man savā ziņā pārņem tāds drusku pesimisms un tāda divējādas tāds pārdomas par to, ka principā tas viss jau sen ir aizgājis. Un mēs tagad šobrīd runājam par kaut kādu jau tādā, mēs pēdējos, teiksim, to vilcienu vagonu ķeram, kaut kā mēģinam noķert, bet jautājums, vai vispār mums to jāķer un vispār, vai ir tā jēga vispār to nodarboties. Bet es gribētu izstāstīt par pārdomas par to vietas identitāti, arhitektūru, detaļām, ja būtībā arhitektūra un tā vide veido mūs, un mēs atpazīstam ļoti daudz vietas tieši pēc būvētā mantojuma. Pēc ainavas, pēc dažādiem, pēc dizaina, pēc visām pārējām, es tā mēģināšu ātri izskriet cauri ar dažādiem piemēriem no Eiropas. Jo Latvijā būtībā kaut kas kopējs, kas darbojās, ir tikai Kuldīgā. Visās pārējās vietās Latvijā nekas nedarbojās. Mēs varam rakstīt visādus papīrus, pētījumus, analīzes un sarakstīt, un pēc tam tas viss tiek nolikt kaut kur plauktiņā. Pašvaldībās valstī ir NT likumi, kuri vienkārši nedarbojās. Labs piemērs Liepājā, kur pie jūras parkā, kur ir atļauts būvēt tikai paviljonus un ēkas līdz 2 stāvu augstumam, atļāva būvēt kā izņēmumu 4 stāvu viesnīcu pašvaldība. Ja? Līdz ar to mēs varam plānot nesko, bet nāk politika, nāk investīcijas un viss aiziet pilnīgi pa kāju. Bet skatoties uz Eiropu, teiksim, jūs atpazīstat, kas tā par vietu ir? Vismaz valsts ir. Dānija tā ir. Dānija skaitās pati viss kultūras mantojuma saglabāšanas jomā, un ne tikai celtnes, bet arī šīs vides. Un tā ir Dragona pilsētiņa, neliela pilsētiņa pie jūras, maza pilsētiņa. Ja mēs Kuldīgu uztveram kā tādu kaut ko īpašu, tad tur tādas pilsētas ir 10, 100. Ja mēs paņemam vēl klāt, Zviedriju, viena pēc otras, un tur ir jaunas mājas un vecas mājas, bet tas viss kopums veido tādu veselumu. Tad mēs iebraucam Pītragā, mēs redzam katra mājas savādāk, un tad mums vēl ir pretī, mums ir krūmi, kur ir 2 dažādu toņos fizokarpi, irbeņlapu fizokarpi sastādi, kas vispār nav nekādā saistībā ar kultūrvēsturisko ainavu, un kas ir pilnīgi jauns produkts. Tad tādā pilsētiņā, kā iekšā, tu pilnīgi nevar saprast, kā tas ir noticis. Un kā tas notiek Dānijā? Tas notiek, protams, pirmkārt ar ļoti drastiskiem noteikumiem. Otrkārt ar ļoti lielu izglītības jomu, jo būtībā ir cilvēki paši pat neiznīcina šo te mantojumu, viņi vienkārši saglabā pāriet no viena uz otru. Un šo te pašapziņu, ka tas ir dāniskais kultūras mantojums. Varbūt nelaime tā, ka Jelgavā vairs nedzīvo jelgavnieki, jo to principā iznīcināja 2. pasaules kara laikā, un Lībiešu krastā vairs nedzīvo lībieši. Un te ir ienākuši citi cilvēki, kuriem nav tas tik ļoti svarīgi. Un tāpēc es domāju, ka varbūt arī šajā Lībiešu krastā tas viss arī šādā veidā iet postā. Jo, principā, ir kaut kādas atveses, bet tas vairs nav tas kopums. Nav tā kā, dāņi, kuri grib saglabāt šīs mājas, un tad tur nav pat tāds ļoti izteikts turisms. Tur vienkārši cilvēki dzīvo. Kāds varbūt šo vietu atpazīst? Jā, Lietuva, bet mēs uzreiz atpazīstam, tā vieta ir identificējama. Jā, lietuviešiem ir briesmīga attieksme pret detalizāciju, tur ir briesmīgi logi un detaļu kultūra tur vienkārši ir atbaidoša. Bet jebkurā situācijā tur ir šis kopums, kurš veido gan jaunas, gan vecas mājas, ir viengabalains. Līdz ar to nav jābūt tā, ka tikai vecas mājas, vienmēr būs jaunas mājas un nāks jaunas mājas iekšā, celtnes jaunas. Bet šīm celtnēm jābūt organiski visā tādā kopumā.
Ja mums ir lec ārā tie tādi kontrasti, tad tur nebūs nekāda kopuma. Tas būs vienkārši bardeks. Un nelaime ir tā, ka mums ir, šo jūs droši vien arī atpazīstat, kas ir bijis Lielbritānija. Ceļu krogs, klasika, mazie krodziņi, augšā istabiņas, kurās tikko var ielīst iekšā. Bet tā ir tā Anglijas lauku identitāte. Tas ir tas, šobrīd arī viņiem ir problēmas ar ūdeņiem, pieņemsim, turpat uz tolets rakstīts, taupīsim ūdeni. Bet tie krogi, ja tos krogus noņem nost, tad pazūd kaut kāda daļa. Un mēs pēc vienas bildes varam pateikt, kur tas ir. Un ja kā cilvēks brauc cauri šai te lauku videi, tas ir pilnīgi neatrauj. Un principā neviens pat nedomā kaut ko tādu iznīcināt, ja, jo tas viss ir organiski nepieciešams. Vai organiski nepieciešams šis lībiešu krasta šī tā būve? Es īsti neesmu pārliecināts, ka mums ir nepieciešama organiski. Mums kaut kā bieži vien ir tikai šiem te drastiskiem noteikumiem. Ainava. Ainavu dārs, varam saukt arī tādā vienkāršā veidā angļu dārs, bet tā ir kultūra ainava. Mēs te runājam, te pirms tam bija par šo te ainavu, nav lībiešu teritorijās vai kultūras ainavas. Tur ir principā 70% ir jāizzāģē, ja ne vēl vairāk, tad mēs varētu iegūt kaut ko, kas līdzinās kultūra ainavai 20. 30. gados, bet visi pētnieki uzskata, ka principā tas lībiešu lejupslīde sākās ar Pirmo pasaules karu. Ja? Mums nav kultūra ainavas, tur ir džungļi pēc būtības, tā ir daba jau sen ir pārņēmusi tās teritorijas. Līdz ar to ir tā, ka, un tā nav Anglija, tā ir Vācija, un tas ir Potsdamas centrs. Pirmo reizi, kad es šo ieraudzīju, tas ir 2005. gads, es vienkārši biju šokā. Zāle, jūlijā, nepļauta zāle pilsētas centrā. Šobrīd mēs runājam par zāli, kā vērtību. Ja? Bet tanī brīdī tas vispār bija kaut kas tāds, ja? Kultūra ainava ar šo te izpratni. Izpratni to, šiem maziem gabaliņiem, kas sastāv no žoga, no šī te fizokarpa, kas ir iestādīts nevietā, no neatbilstoši konkrētai kultūras vidē nokrāsotai ēkai. Ja? Tas viss pa vienam pilienam, pašās beigās mums tas viss pārvēršās par neko. Neko, jo iebraucot šajā Pītragā, mēs nevaram pateikt, ka tas ir lībiešu krasts. Nevaram vairs pateikt. Viss. Ja jums kādu ievest, pieņemsim ārzemnieku šajā teritorijā un pateikt, kas ir konkrēti tas tā vieta, nevarētu pateikt. Ja? Dizains. Arī tie, kas nodarbojas ar šīm lietām, zina, Dānija tā ir. 70. gadu sākumā būvēta komūnas, var sakot, pašvaldības celtne, ar visu, kas tur iekšā ir, īstām mantām, īstu dāņu dizainu. Tu iekšā, tur nevajag tev muzeju nekādu, teiksim, Kopenhāgenes dizaina muzeju. Ja? Tu viss tur pat uz vietas, un tas tiek izmantots. Nevis tā, kā tev nedrīkst to aiztikt, bet tas tiek izmantots. Šīs celtnes tiek izmantotas, viņās dzīvo. Tas dārs tiek izmantots, priekšmeti tiek izmantoti, tas nekā nav muzejs. Un mēs uzreiz atpazīstam šo te kultūras telpu. Jebkurš, kas nodarbojas, var teikt, tā ir Dānija. Tā nav Vācija, tā nav Itālija. Labi, vēl Zviedrija varētu, bet jebkurā situācijā tur ļoti daudz Dānijas šīs te tādas pieturzīmes. Ja? Katra šī te joma ir ar to stāstu, kā mēs saglabājam vidi un kā mēs viņu pārveidojam vidi. Un cik mēs saudzīgi, nesaudzīgi, ar kādām ambīcijām mēs to darām. 2 piemēri. Brige, kā to sauc par Eiropas un pasaules pensionāru turisma galamērķi. Romantiska pilsēta, kurā aizbraukt, raudāt un ēst labu šokolādi, pieņemsim. Ja? Un šī te ēka ir jaunbūve. Jaunbūve, kas ielikta ir viduslaika pilsētā.
ar šiem te principiem, lai nelektu laukā no kopējās ainavas. Un labajā pusē Zviedrija, Karlsrūne, kur ir tieši pretējais. Un starp arhitektiem vienmēr būs šis te diskus, vai jaunai arhitektūrai jābūt kā kontrastējošai pret vēsturiskā būvu, vai kā iekļaujošai. Bet pēdējā laikā tomēr ir šī tendence, ka viņi ir iekļaujošā, nevis kontrastējošās. Tas ir aizgājošais gadsimts labajā pusē, bet arī tādi piemēri paliek. Nav tā, ka, teiksim, mainās stili, un tas teikšu, nākošo dienu mēs visi dzīvojam pilnīgi citā stilā un citās domāšanās. Paralēli, Brīga ir UNESCO kultūras mantojuma sastāvdaļā, tur ir citi noteikumi, bet arī tur ir laikmetīgas, modernas ēkas. Nav tā, ka gluži nav nekā. Bet šī te sadzīvošana un izmantojot gan atgūto materiālu, redzēt, arī izmantot vēsturiskie ķieģeļi, līdzīgi kā mēs redzējām tagad tanī Kūpinātavā, kas ir ļoti labs piemērs, Bet ar šo te kvalitatīvu detaļu kultūru, ar dzegām, ar dakstiņu jumtiem, ar logiem, kas ir piemēroti. Bet tā ir atkal diskusija. Un tad es paņemu vienu mazu piemēru no Somijas, Rauma. Kāds ir bijis Raumā? Nav bijis Raumā. Un vienmēr iet runa par to, ka jaunam jābūt pārliecinoši, ka viņu redz, ka tas ir jauns. Bet to, ko jūs redzat, pieņemsim žogi, visi ir jauni žogi. Bet pilsētā vienkārši tur 19. gadsimta gandrīz visā būve ir, un tā raksturošie iezīmi ir šie te žogi, kas liela daļa no viņiem bija jau zudusi 70. gados, 80. gados, bet šī te vieta, cilvēki visi novienojās, ka žogi ir ļoti nozīmīgi šī te vieta, pilsētvides sastāvdaļa, tikai žogi. Un tie žogi šobrīd jau liela daļa ir atjaunot, un tie, kas jauni būvēti, viņi tiek būvēti tradicionālās konstrukcijās. Un te tā problēma ir tā, ka ir arhitektūra un ir tautas celtniecība. Un Lībiešu krastā lielākoties bija tautas celtniecība, bet profesionāla arhitektūra ir pilnīgi kaut kas cits. Un te ir tāda milzīga sadursme, kur mēs apstīsimies pēc tam. Un tagad jūs redzat, tā vide ir pilnīgi organiska. Tā kā būtu no 19. gadsimta beigu paskārtas. Bet daļa no tā ir pilnīgi jaunas lietas. Bet tas ir saplūst vienā kopumā. Mums iegūt to kopumu. Jauna māja Raumā. Arī milzīgi ierobežojumi pilsētā. Bet tiek ievērot šī detaļu kultūra, tā tizlā somu, pieņemsim, dzega, šāda te pārkara. Bet mēs redzam, ka tā ir jauna māja, ir mūsdienīgi logi, segums ir tradicionālais, betona pamats, viņi ļoti labi iekļaujās konkrētajā tajā vidē, nelec ārā. Vēl viens piemērs no Raumas, ko izmanto Somi, tas visur ir, Skandināvijā pie mums mazāk varbūt. Kreisajā pusē pārvestēka, redziet, ar visu marķējumu vēl ir atstāts. Trūkst mums kaut kāda elementa, mēs pārvedam no citurienes. Labajā pusē būvēta tradicionāla saimniecības ēka. Tradicionāla ēka. Šobrīd pie mums ir arhitektiem grūti nolaisties uzprojektēt šādu ēku. Tas ir pazemojoši, kaut ko tik vienkārši projektēt. Bet tādā pašā laikā, ja to jāuzprojektē, tad arhitekts nespēja uzprojektēt, jo viņam skolā to nav mācījuši. Jo tā ir tradicionālā būvniecība. Tas netiek mācīts skolā. Un papes jumts. 70% no Liepājas jumtiem 20. gadsimta sākumā bija šādu segumu, jo Liepājā bija jumta papes rūpnīca, un ieskaitot pat tādas lielas ēkas kā meiteņu ģimnāzija, kas tas pirmā ģimnāzija, šādu bija jumta segumu. Mēs šādu segumu varam redzēt Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Latvijā mēs neredzēsim, ka tieši tāda paša jumta bija. Mums ir tā kā pazemojoši uz šādām te mājām uzlikt šādu te papes jumtu. Bet tādi ir bijuši, un tā ir tradicionālā būvniecība. Tā ir tradicionālā būvniecība, kas pazūd. Šī tradīcija, mums vienmēr tradīcija ir tautas dziesmas, cimdiņi, tautas tērps, bet būvniecības lietās mēs visu izskaužam. Mēs izskaužam ar ļoti lielu rūpību. Dānija tradicionālas būves ir slikti.
ja, pieņemsim. Tas ir ļoti daudz, kur dzirdēt no nacionālās kultūras mantojuma pārējais. Kāpēc nedrīkst būvēt? Tas ir tradicionāli dāņu mājas, ozolkoku karkas mājas, tādas, kādas viņiem būvēja gadu simteņiem. Un ir cilvēki, kas grib tādas mājas būvēt. Kāpēc nevar būvēt tādas mājas? Jaunai mājai jāizskatās, kā būtu jaunai. Tas vienmēr ir nekvalitatīva detaļa kultūra, tīzlis apšūms, viss krāsojums pelēkā tonī, latviski pelēkā tonī. Viss. Nu, un tad es drusku ātri izskriešu cauri. Tāds interesants piemērs kā Pāvilosta. Atgriezīsimies pie Latvijas. Pāvilostas ainava. Visi ir bijuši Pāvilostā droši vien pēdējā laikā. Tas ir tagad rīdzinieku tāds sapņu galamērķis. Ko mēs redzam? Tas ir 20. 30. gadu foto. Briesmīgas mazas būdeles, kuras sabūvējuši paši zemnieki vai zvejnieki no nekvalitatīva materiāla. Varbūt pie kādas ēkas ir strādājis kāds arhitekts vai būvniecības. Varbūt. Un tā ir būtībā Pāvilostas identitāte. Būdeles pēc savas būtības. Ja? Būdeles. Un kultūra ainava ar no tā visām izrietošajām sekām. Kāda viņa bija, tāda arī viņa bija. Ja? Mēs nevaram to mainīt. Un tad nāk bagātie rīdzinieki un visu maina. Un te mums ir viens tāds interesants, es paņēmu Gruntsgabalu plānojumu, droši vien Miķels un Lindu atpazīst, man nav rādītāji, bet konkrēti jūsu tagad projektētā māja ir šajā te Gruntsgabalā. Ja? Un kāds ir tas deķīts, ja? Tas Pāvilos deķīts, mazi Gruntsgabaliņi ar mazām koka mājiņām. Man sanāca pētīt mājiņu uz Gruntsgabala 338F, kura būvēta bija no slikta koku materiāla, no nokautušām priedēm, kur pats īpašnieks bija būvējis, apšūs ar dēlīšiem pats, katru fasādi dažādiem dēlīšiem pats rēvelējis. Pats bija meistars, pats bija mākslinieks, viņam bija bērniņos bija žurnāla karogs grēdas. Pats viņš gleznoja, un pat vietējie pavilosnieki viņu atcerējās, jo viņš uz padomu laikos demonstrācijās gleznoja dažādas tur visādas interesantas lietas. Ja. Un tad mums nāk laikmetīga arhitektūra. Un vai tā ir Pāvilosta? Vai tā ir Pāvilosta? Un te sadurās kopā divas tādas pasaules. Tradicionālā būvniecība, kas ir ļoti vienkārša pēc savas būtības. Un profesionālā arhitektūra, kas ir ļoti kvalitatīva. Ļoti kvalitatīva, bet es pazīstu ļoti daudz pāviļosnieku, kuriem vienkārši šīs mājas tracina. Un tur ir pat līdz tādām, es domāju, ka varbūt, ja parādīsies vēl kādi procenti, 20, 30 šādas mājas, tad nobrīdīs revolucionārā situācija, un tie pāviļosnieki, kas būs palikuši, dedzinās šīs mājas. Es drusku pārspīlēju, bet principā tā tas ir, jo viņiem tracina rīdzinieki un tracina šīs te mājas. Un vai šeit ir Pāvilostai tradicionāla būve? Koka apšums, slānekļa jumts, kas ļoti raksturīgs, protams, Pāvilostai. Ja? Tas ir imports. Mēs nerunāsim par ekoloģisko pēdu, ja? Un par šo te jumta segumu kā tādu, ko ļoti daudz lika 19. gadsimta beigās un 20. sākumā. Un jau pēc 30 gadiem viņi sāka nomainīt, jo pēc savas būtības tas ir ļoti nepiemērots materiāls mūsdienu apstākļiem, bet topa materiāls mūsdienu arhitektiem, tāpat Zaiga Gaile šeit, un vēl ir, tas ir slāneklis, kurš vienkārši sadalās. Akmens, kas sadalās, sasalstos un atkūstot. Un tā ir ļoti kvalitatīva arhitektūra, bet tā ir par labu priekš Pāvilostas, par labu. Tādai arhitektūrai tur nav jābūt. Tur jābūt ļoti vienkāršām celtnēm. Nu, tad mēs atgriezīsimies pie lībiešu krasta. Un te mēs redzam tradicionālā lībiešu krasta apbūvi, un es tagad vienkārši izraušu no tā visa konteksta dažus gabaliņus no tā, kas bija raksturīgs konkrētai apbūvē.
Un viens no tādiem elementiem ir šie lievenīši. Šie mazie lievenīši, tas starp citu kreisajā pusē košraks, tā, man liekas, neatceros, vai tā ir kolka vai mazirbe, var sakot, visā piekrastē bija šādi te lievenīši pie mājām. Tas ir tas, ar ko lībiešu krasta ciemi atšķirās no visām pārējās Kurzemes daļas. Tas ir viens elements. Būvējot jaunas mājas, vecām mājām atjaunojot, tas ir viens no elementiem, kuriem būtu jābūt klāt. Ja? Te vēl, tas arī no košraga, starp citu, ar visu gada skaitli. Dekoratīvi elementi, pieņemsim, tas pāru galiem ir dažādi šie dēļi, arī tas ir raksturīgs tieši kā reiz lībiešu krastam. Citur nekur tādu jūs neatradīsiet. Vēl viena tāda interesanta lieta, ka vējlagi, ja? Vējrādītāji, jo te dzīvoja, šajā krastā dzīvoja zvejnieki, viņiem obligāti bija jāzina vēja virzienus. Ja? Pie lielākoties visām mājām, zvejnieku mājām bija šādi vējrādītāji. Cik daudz tādi ir palikuši? Tā ir lībiešu krasta identitāte būtībā. Ja? Tas ir labajā pusē ar uzmērījumu foto lielākoties tie, kas man nāk, tie ir no Tērbatas universitātes krājumiem. Ja? Mums, diemžēl, mūsu pētnieki ļoti daudz. Tas ir tādas lietas, kas ir tāda raksturīgas. Redziet, tā ir kultūra ainava. Maz koki, daudz smiltis, pusabrukuši žogi. Vai to mēs varam dabūt atpakaļ? Mēs nevaram to dabūt atpakaļ. Mēs varam drusku... Nē, šobrīd, ja mēs nedarīsim, mums sāks līst ārā vates visādas un putaplasti un vēl visādi brīnumi. Ja? Tur būs kaut kas pilnīgi cits. Ja? Bet ko mēs redzam? Mēs redzam tradicionālās lībiešu mājas, kur pie vecās mājas piebūvēja galā jauno māju. Un tāds bija pat 3 mājas. Viņš bija ļoti garas celtnes, dzīvojamās mājas, kas sastāvēja pat no 3 daļām, dažādu vecumu daļām. Ja? Un te ir viena šāda celtne, kas sastāv no 2 daļām. Tā ir tradicionāla lībiešu arhitektūra, arī es nezinu citur nekur Latvijā, kur tautas celtniecībā kaut kas tam līdzīgs būtu. Tas nozīmē, ka, pieņemsim, būvējot jaunu māju, mēs varam būvēt viņu ļoti garu, saliekot dažādus apjomus kopā. Ka būtu tāds 3 dažādas mājas. Ja. Atkal lībiešiem raksturīgs būvniecības veids. Un vēl, kas ir interesanti, ko atzīst arī igauņu pētnieki, ka visas galvenās fasādes vienmēr bija pret dienvidiem. Konsekventi vecajām mājām bija pret dienvidiem, un saimniecība tad bija pret ziemeļiem. Un te jūs arī redzat, šīs ir galvenā fasāde, mums ir dienvidi, tad drusku varbūt novirzi. Arī novietojums, celtnes novietojums Grunsgabalā. Ja? Nu, un ātri, man tā kā beidzās laiks, ir saimniecības ēkas. Saimniecības ēkas arī ļoti garas. Ja? Tā kā spēlējoties ar šiem te izējas punktiem, mēs varam kaut kādā veidā radīt kaut kādu līdzību ar šo te lībiešu krastu, ar šo te abūs raksturu, līdzīgi kā tas bija Raumā ar žogiem. Bet Raumā ir pārāk daudz tās abūves, ja to žogs arī noņem, tad tāpat tā ir. Bet šeit gandrīz nekā vairs nav. Te nav ne žogu, ne māju, ne saimniecības ēka, nekā. Ir mazas drumsteles, tādi drupači ir palikuši. Tā kā būtībā ir samērā sarežģīts uzdevums atgriezties atpakaļ pie kaut kāda lībiešu krasta, konstrukcijas, statņu būves, guļbūves un jumta seguma. Ne, koka segums. Protams, koka segums. Vai tās ir lubas, vai tās ir skaidas, vai dēļi, bet koka segumi. Bet tas arī ātri izskrienot, tas arī viss.